Iepriekšējā sērijā ceļotāji sasniedz Albāniju un nakšņo pie viena no pasaules senākajiem ezeriem, aplūko slavenos komunismu laika betona bunkurus un valsts galvaspilsētā Tirānā viesojas diktatora Envira Hodžas memoriālajā muzejā, bet vakarā novērtē iespējams krāsainākās bloku mājas pasaulē, kas nu jau tapušas par Albānijas galvaspilsētas vizītkarti. Agrs rīts Albānijas galvaspilsētā Tirānā. Sākot no 8 pilsētā sāk strādāt neskaitāmas kafejnīcas. Tomēr izrādās, ka atrast vietu, kur pabrokastot, nav nemaz tik viegli. Lielākā daļa no mazajām ieskrietuvēm piedāvā tikai kafiju, rākiju mazās piņģerot glāzītēs un rīta avīzi. Šāds komplekts ir tradicionāls rīta iesākums vietējiem iedzīvotājiem, pie kam pārsvarā visās mazajās kafejnīcās pulcējas tikai vīrieši. Šobrīd Albānija ir pilntiesīga NATO dalībvalsts, bet lūgumu uzņemt Eiropas Savienībā tā iesniegusi jau pirms 3 gadiem. Atšķirībā no Latvijas, Albānijā ir sajūta, ka pozitīvi noskaņot par iestāšanos Eiropas Savienībā ir arī šīs valsts sabiedrība. Iespējams, īsti nenojaušot, kādas nevienmēr pozitīvas izmaiņas viņu ikdienas dzīvē tas radīs. Viņiem tā Eiropas Savienība patīk. Tas parādās daudz, kur kā tas vispār ir iespējams. Bet bija numurzīmes, kuras ir tur vienā galā tas Albānijas karodziņš sarkanais ar alu burtiņu, un tad ir burtiņi, un tad ir vēl viena strīpiņa, kur ir zila strīpiņa ar alu uzrakstiņu un augšā zvaigznītes, tā kā Eiropas Savienības karodziņam. Es domāju, ka viņi paši, vismaz valsts pārvaldes līmenī, tiecās uz Eiropas Savienību tā, ka viņiem būs vienalga, pat ja viņas neņems Eiropas Savienībā, viņi uzskatīs, ka viņi dzīvo Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka šī valsts varētu būt tā, kas kādā situācijā izdarīs to, ko citi baidās vienpersoniski, teiksim, pieņemt eiro. Ja mēs tā gribam, mums ir, kāpēc mums nevarētu būt Eiropas Savienības numurzīmes? Mums var būt. Es domāju, ka tā tas ir. Ir kaut kas līdzīgs tam, kas notika un notiek vēl joprojām pie mums, jo hammeri un tālāk tas viss te brauc. Atšķirībā no Latvijas, tepat nav jāizbrauc no Rīgas ārā. Tepat pilsētā ir cilvēki, kas pārvietojās ar Rēzeli, un turpat blakus būs X6 BMW, turpat blakus būs Maserati un mašīnas, kuras pat Latvijā mēs īpaši neredzam. Kad tā vēlme tomēr parādīt to statusu ir aizgājusi arī šeit. Cik tas mums varētu izmaksāt? Lekos, jā. Parādīs. Tas pa daudz? Skola Basku armija akademija. Kur? Cik leki? 500 leki. Ideāli ņemam. Izejot pilsētas ielās, var pamanīt, ka pēdējos pāris gados Albānija ir ļoti mainījusies. Piemēram, no izslavētajiem Mercedes rūpnīcas automobīļiem, kas vēl nesen bija 80% no visa valsts autoparka, nu ir palikuši labie puse. Labi tā zīmīt izskatās, ka tiešām iedvesmo godināts. Oi, jokaidīgi! Kurš veiklāks, tas uzvar, jāatzīst. Pirms doties prom no galvaspilsētas Tirānas, ceļotājiem ir sarunāta tikšanās ar visnotaļ interesantu albāņu mākslinieku Saimiru Stratī. Vispasaules slavu Saimirs izpelnījās ar savām mozaīkām, kuras veido ne tik daudz mākslas vārdā, bet lai sasniegtu Guinness rekordu. Šobrīd Saimiram pieder nu jau 5 Guinness rekordi. Saimira Stratī pazīstamākais darbs ir Leonardo da Vinci portrets, kas veidots no aptuveni 300 000 dažāda izmēra naglām. 5 metrus augstais un 2,5 metrus platais darbs tiešām ir iespaidīgs, it īpaši ņemot vērā, ka pats mākslinieks apgalvo, ka izmantojas tikai tradicionālus mozaīkas veidošanas paņēmienus. The first nail starts in the center of his eyes. Okay. Oh, yeah. They found it just here, and the last one is in his side. Smalks kundziņš, jā.
mākslinieks. Forši. Saimira leģendārāko darbu sarakstā ir piemēram 7x14 metrus liels veidojums ar nosaukumu Puisis ar ģitāru, kas tapis no simtiem tūkstošu Spānijā pasūtītiem vīna pudeļkorķiem. Vai skrienošais zirgs, kas veidots no zobu bakstāmajiem. Tam, kam galva strādā, es domāju, ka to var izdarīt, jā. To var mierīgi uztaisīt uz kompjūteru, palielināt, atlasīt naglas, dažādu krāsu, un tad konkrētajā dziļumā sasist. Darbietilpīgs process, bet iespaidīgi tas bija. Tas gan jā. Mi-am inspirul Vivaldi. Izskatās, ka arī šobrīd mākslinieks Saimirs Stratī veido kādu darbu, ar kuru centīsies iegūt Ginesa rekordu. Jo, kā stāsta zinātāji, ja Stratī ir bārda, tas nozīmē, ka viņš ir radīšanas procesā, bet, kad darbs pabeigts, bārda tiek nodzīta. Tāds normāls, kā būtībā laba popkultūras sastāvdaļa un normāli pārdodama. Es domāju, teiksim, Albānijai pašai pie tā varētu pastrādāt, ka viņi var pārdot savu kultūru. Šādas izpausmes. Albānijā lielformāta mozaikas ir radītas arī senāk. Piemēram, Tirānas centrālajā laukumā uz Nacionālās vēstures muzeja fasādes atrodas milzīga mozaika, kas padomju stilistikā ataino tautas vēsturi. Tomēr šis darbs Ginesa rekordam nav nominēts. What kind of CD it is? It is with the folk music. It'll be. Opa, mega daļa. Opa, slowly. Brīnišķīgi, albāņu mūzika ļoti forši, pilnīgi atšķirīgi. Folk mūzika ar modernajām bungām. Un mēs ļoti labi zinām, kāda ir serbu mūzika, kāda ir rumāņu mūzika, un tad šeit tāda it nemaz nav. Viņa ir kaut kas starp grieķu un arābu. Smelzīga tāda, un tāpat laikā arī priecīga. Kāda viņa arī ir? Viņa ir tā pašā laikā smieklīgi, skumji un priecīgi. Kā viņa ir? Albāņu mūzikas pavadījumā ekspedīcijas komanda dodas prom no Tirānas uz pirmās Albāņu valsts galvaspilsētu Kruju. Kruj, tik drēj! Jā. Hai. A ti fez calma como tá matando? Hai. Kruja ir viena no vēsturiski nozīmīgākajām Albānijas pilsētām. 12. gadsimta beigās tā kļuva par pirmās albāņu etniskā valstiskuma veidojuma Arbejas kņazistes galvaspilsētu. Bet jau 15. gadsimtā Kruja bija Kastrioti ģimenes klana valdījuma centrs. Tieši no Kastrioti klana ir nācis arī albāņu nacionālais varonis Georgs Kastrioti, jeb karavadonis Skanderbeks. Bērnībā albāņu kņaza Ioanna Kastrioti dēls Georgs kā ķilnieks tika atdots Osmaņu impērijas sultānam Muradam II. Osmaņu impērija, kas toreiz bija pakļāvusi Albānijas teritoriju, Georgu izskoloja, viņš pieņēma islāmu ticību un kļuva par Osmaņu impērijas karavadoni, kurš komandēja 5000 jātnieku kavalēriju. Georgs Kastrioti, cīnoties par Osmaņu impēriju, kaujās parādīja īpašu drosmi un izcils karavadoņu spējas, tāpēc turki viņu iesauca par Skander, kas nozīmē Aleksandrs. Ar to domājot Maķedonijas Aleksandru, kas tajos laikos austrumos bija sinonīms vārdam varonis. Tomēr Skanderbeks 1443. gadā nostājās pret Osmaņu impēriju un vadīja sacelšanos, kas vairākās cīņās sakāva turku karaspēku. Vēlāk
salīdzinoši mazā albāņu armija Skanderbega vadībā veiksmīgi cīnījās pret Osmaņu impēriju, izmantojot partizānu karu taktiku. Pateicoties Skanderbega varonībai un cīņas garam, Osmaņu impērija tā arī nespēja izplesties tālāk Eiropas virzienā. Nogāzē virs Krujas joprojām slējas slavenā karavadoņa Skanderbega cietokšņa mūri, kurus ik gadu apmeklē tūkstošiem albāņu, izrādot cieņu izcilajam šīs zemes varonim. Noi așa drept, că e ruc tiedă mea asfalt de No Krujas ekspedīcijas komandas maršruts ved kalnos uz Albānijas Ziemeļu Alpiem. Ceļotāju mērķis ir sasniegt mazu ciematiņu netālu no Melnkalnes robežas. Lai arī šis ceļš kartē ir iezīmēts ar trēknu sarkanu līniju, kā koplietošanas šoseja, kas savieno divas pilsētas, tomēr ir skaidrs, ka pārvietošanās pa to nebūs tik ātra kā ieplānots. Patīk ikdienā. Es arī es baigi pieredu pie tiem serpentīniem, es pieredu pie tām aizām. Ar mani bija tikai ceļš. Un es arī jutos diezgan droši, un es braucu ar apziņu, ka auto ir vēl 3 cilvēki. Tā kā es nevadu to procesu, es vienkārši ļaujos tam, kāds notiek, un man nav baigais skriņķis. Jo viss mums mājās kāds gaida, un viens jau pilnīgs. Par laimi šajā kompānijā atsaldēti cilvēki nav. Pašu ceļu dēļ nebija sajūta, ka varētu vai šitien pēkšņi nobiežt tā mala, un tad gan būs slikti. Jo tik daudz ir izdarīts. Protams, par ceļu stiprināšanu ar atkritumiem tas ir atsevišķs un garš stāsts. Te ir skaisti. Šitais ir džotiņš. Kaut kur ir svalda. Smietās. Šodien to var uztaisīt veselu sēriju. Nē, kā viņi izbēra atkritumus un nodedzina viņus pēc tam. Brauc ātrāk cauri. Nē, bet kas tur lejā ir? Pasties. Kā viņi nomet viņu. Bet skaties. Un lejā, kas tur darās lejā? Normāla kubatūra. Bet smirt vajag. Pasties. Tur lejā. Jā, brauc priekš. Jēzus Marija. Pirmajā brīdī likās, ka tā būs vienīgā asociācija ar šo valsti. Ka mēs varam iegāzt atkritumus jebkur, sagāzt 50 kravas mašīnas ar jebkura veida atkritumiem kalna aizā. Un tad, kad šī aiza ir daudz maz jau, tā teikt, uzpildīts, šis sāns ņemt un nokurināt, lai viņš veido tādu stabilāku to struktūru. Un tas likās dramatiski. Tas likās tā, ka tagad ilgāk pabraukājot, man liekas, vai nu es esmu sācis nepamanīt tās vietas. Ir iespējams, ka šeit viņas ir mazāk apkārt, bet es pieļauju, ka nē. Es domāju, ka dažs labs no Latvijas vispār zināmajiem politiķiem varētu mierīgi pārvākties uz šejieni, jo šeit ar atkritumu apsaimniekošanu varētu uztaisīt nopietnu biznesu. Vēl tā atkrituma smaka drusku tā kā plaušā ir iekšā. Jāizbrauc līdz galam, tad jāpavēmīt. Ieņemam kalnus. Ātrinā, lēni, ko? Karļis. Šodien man ātri diezgan. Ja tur augšā ir speciāla offroad. Labais divi. Labais divi. Tur ir Alma. Trešais 3. Paņemam lampiņas un ejam iekšā. Cik tad dziļš viņš var būt? No sākuma pabļauja
lāci nāca ārā, tā kā lācis nenāk ārā, tad mēs ejam iekšā. Caurvējš ir baigs, tas nozīmē, ka kaut kur ir izējas. Uz kādu citu pusi šajā kalnā. Tunelis ir tāds, ka var 4 cilvēki blakus, pilnīgi mierīgi iet stāvus, vēl ir pietiek telpa. Ekspedīcijas komanda dodas Hodžas laika tuneļu sistēmā, kas šeit uzbūvēta pagājušā gadsimta 70. gados. Līdzīgi kā ložmetēji bunkuri, arī šie tuneļi ir paredzēti kara gadījumam. Kā paskaidroja vietējie, līdzīgi eju labirinti atrodas daudzos kalnos gan pie pilsētām, gan augstām kalnu pārējām, kur vienīgais ceļš, līdzīgi kā šeit ir šaura līkumaina šoseja pa kalnu nogāzi. Izrādās šie tuneļu labirinti ir domāti, lai karaspēku vienības varētu nemanām pārvietoties pa kalna iekšpusi no vienas ielas uz otru, kā arī slēpties un negaidīt parādīties jebkurā kalna vietā. Diezgan neslīgi uz to daulīšanu līdzi. Vai tas grupi? Te mums jāsāk dzīvi. Viņam nevajag izglābt. Nē, viņš jau tu dzīvoja. Šeit ir īpašas un gandrīz nepamanāmas ieroču un munīcijas slēptuves, viltus ejas un citi tikai militāristiem zināmi un saprotami veidojumi. Bet tev, kas tas tāds ir? Tāds ir man līdz nekad. Tas ir Skanderbeka dzēriens. Tas ir skaidrs, jā. Kas jau izbījās, vai? Pēc aptuveni puskilometra viens no tuneļa atzariem beidzas. Iespējams, šo eju nav paspējuši pabeigt, bet varbūt tā tas arī ir bijis domāts. Kur viņš ielīd galvā man? Tas lidojošās žurkas. Kā būtu, ja pagriezt? Tā, kad Inters gāzēja pa kalnu ceļiem, tad man radās sajūta, ka Intera braukšana tajā brīdī ir daudz svarīgāk par to, kas ir redzams apkārt, ka tas braukšanas process ir tāds kaivs. Jo ir savs kaivs tajos līkumainajos ceļos, ka tu dabū to azartu un gāzi pa to ceļu. Bet tāpat laikā vajag pazūt tas, ka tu nepaspēji uzbrauc tās pārējiņas un gribās apstājamies, bet pāri garām un Kalni aizņem aptuveni 3/4 Albānijas teritorijas, un joprojām šeit ir ļoti augsta seismoloģiskā aktivitāte. Tas nozīmē, ka zemestrīce šajā apvidū ir pierasta lieta. Albānijas Alpos iegūst daudz derīgo izrakteņu, kroma, dzels un niķeļa rūdas, ogles un sāli. Albānijā ir arī naftas un dabas gāzes atradnes, kas valsti padara mazāk atkarīgu no ārvalstu energoresursiem. Labi, slaiž, ja? Ok, es jau tiek garām. Čau. Hei. Čau, nesaka, čau, aptāra atpadīšana. Hei. Ruga për burrell, vla. Drejt, ha? Sipër, po. Jo maj. Drejt e ka trekur dalë qaf për burë. Ok. Aha, wait. Ūdeni paņemšu. Tās sarunas tiem vietiem paliek arvien garāks, jo Andrīts tas viss sākās ar to, ka Andrīts paprasa, kur ir ceļš uz centru. Viņam var redzēt, ka viņam jautā, no kurienes jūs esat. Tad Andrīts stāsta, ka mēs esam atbraukuši, un mēs iebraucām pie Elbasanas priekšā, tad mēs braucām uz ziemeļiem,
Un ko jūs iedzējāt? Nu tur mēs bijām, tur. Un tad tas otrs prasa, bet tādas vietas arī ir. Un tad viņi runā, ka ir tādas vietas Albānijā. Un tad viņi kaut ko aizrunājās, un tad, man liekas, tā samedība būtībā droši vien arī beidzās. Un tad Andrīts vienkārši, saprotot to, ka viņš īsti nezina, viņš domā, ka viņam neatbildēja, kur ir ceļš. Tad viņš uzņemās iniciatīvu un ved pats. Es tā to saprotu. Albānijas Alpi skaitās arī vismazāk apdzīvotais un grūtāk sasniedzamais valsts reģions. Ja sākumā ir sajūta, ka kalnos apmaldīties nevar, jo kartē ir iezīmēts tikai viens ceļš, tad laika gaitā nākas secināt, ka tā nemaz nav. Tas ir tur. Riga când makine tece în poști, кто аж, kjo rruga, këtu kur të dilni këtu, jo këtë rrugë ne. Mos ai sto burrë. Po të marrni këtë kraha. Ciao! Falenderoj. Veç vetë para, hajde. Mirë pash. Kalnos ceļu ir pietiekami. Lielākie ved uz esošām vai bijušām izrakteņu iegūs vietām, mazākie uz ciematiem vai atsevišķām iensētām. Vienīgais, kas palīdz šādā situācijā daudz maz orientēties, ir globālās pozicionēšanās iekārtas. Bet tas ceļojums ziemeļos pa tiem kalnu ceļiem radīja iespēju, ka šeit cilvēki teleportējās vai viņi arī tiešām spēja dzīvot nekurienē. Jo, ja tu brauc pa kalnu ceļu 6 kilometrus, teiksim, kaut kur jau prom no pēdējās mājas, nevis no ciemata, bet no pēdējās mājas, kur tu esi redzējis, tu esi nobraucis pat vairāk. Tu brauc un pēkšņi ceļa malā stāv cilvēks. Viņš vienkārši stāv. Un tas rada neizpratni, ko viņi tur dara. Un tu brauc atkal garos gabals un atkal pēkšņi ir cilvēks. Okej. Okej. Hajde. Хорошо да рругën i qik. Sja ka lutë. Mirë, se ka da. Inters. He was born up there, but he lives down. Es te biju aizgājis māmu apskatīt, viņa dzīvo tajā ielējā, un es eju tagad mājās. Un cik tev vēl jāiet? Man ir kaut kāds 2,5 stundas vēl palicis. Jo nav nekādos kilometros, mēs tur nereiķinu, jo tur ir kaut kādas īsietas, ja tā mašīna brauc garāk, tad viņam ir kaut kāds staciņas vēl tuvāk drusku, kad viņš var noiet, bet tā pa taisnīgi loģiski, ka viņš nevar nolikt no tā kalna. Viņš tur lēnām iet, un cik kopā gāja? Es kādus 4-5 esmu gājis. Letoni. We are from Letoni. Latvia. Nam vetëm ma jam dërë. Letoni, Estoni, Letoni. Yeah. Baltic state. Riga, capital city. Riga. Krishtidish Riga. Thank you. Turās, jā? Čau. Lai arī šodien ceļotāji bija liecinieki izgāstuvēm kalnos un neīpaši draudzīgai attieksmei pret dabu, tomēr Albānijas galvenā bagātība tieši ir šī neskartā un industrializācijas maz sagandētā vide. Jo tālāk ceļotāji dodas kalnos, jo vairāk atklājas īstā, mums maz zināmā Albānija, kur dzīvo rimtu un pašpietiekamu ikdienas dzīvi. Šeit gandrīz katrā albāņu mājā tiek gatavots, precīzāk dzīts nacionālais dzēriens rākija, un katru rītu, pēcpusdienu un vakaru mazajās kafejnīciņās skatoties futbolu, vīri iemalko pa glāzītei šī vidēji 50-grādīgā dzēriena. Tā arī ceļotājiem Albānijā neizdosies ieraudzīt īstu dzērāju, mūsu klasiskajā izpratnē. Kāpēc? To uzzināsim jau pēc nedēļas. Piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Albānijā 3. sērijā. Sestdien LTV 7. Albānija, tu mana vienīgā respublikā, kurā gribu atgriezties uz mūžībām. Tu kā mana sirds Albānija, es mīlu tevi rītā vakarā.